Sociālās aprūpes centrā Tērvete ir ierīkots bērnu nams un veco ļaužu pansionāts. Centrs atrodas Tērvetē rakstnieces Annas Brigaderes aprakstītajā brīnumainajā senatnes pasaku taku un unikālās dabas novadā. Apmēram 20 km no Dobeles un 5 km attālumā no Klosterkalna, pašā ceļa malā meža ielokā. Sociālās aprūpes centrs Tērvete ir Tērvetes novada pašvaldības iestāde. Centrā ir divas nodaļas, ir veco ļaužu nodaļa un bērnu nodaļa. Veco ļaužu nodaļā mēs piedāvājam pakalpojumu pensijas vecuma sasniegušiem cilvēkiem vai arī pirmās un otrās grupas invalīdiem. Tie ir cilvēki, kuri dēļ vecuma, jeb dēļ savas veselības nevar veikt šo pašaprūpi. Tātad mēs nodrošinām ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Centrā tiek nodrošināta arī īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālajā rehabilitācijas pakalpojumi pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju nostiprināšana. Noteikti nav tā, ka cilvēki šeit nonāk un tālāk nekas netiek darīts. Centrs rūpējas par to, lai katru dienu stiprinātu veselību un sirdī mājotu prieks. Bez ilgstošās sociālās aprūpes mēs piedāvājam arī īslaicīgo sociālo aprūpi. Tas ir pakalpojums līdz mēnesim. Gadījumos, kad cilvēkam ir saslimšana vai arī pēcoperācijas periods, kad ir nepieciešams īslaicīgā periodā atgūt aprūpes spējas. Arī Mairītes kundze pārdzīvoja smagu traumu un šobrīd atrodas centrā, lai atgūtu savu veselību. Kādas ir viņas sajūtas un pārdomas par pavadīto laiku šeit? Man atrada šeit galīgi slimu, pēc slimnīcas, pēc operācijas, un šeit praktiski man nostatīja uz kājām. Tagad patreiz mācos staigāt. Pagaidām vēl ratos sēžu, bet tā pa istabu jau varu pastaigāt tikai pateicoties mūsu visiem aprūpētājām medmāsām. Sociālās aprūpes centra bērnu nodaļā tiek uzņemti bērni, kas palikuši bez vecāku gādības. Bērniem tiek nodrošināta diennakts aprūpe un sociālā rehabilitācija. Tiek veicinātu bērnu un ģimenes atkal apvienošanās vai jaunas ģimenes iegūšana. Otra nodaļa mums ir bērnu nodaļa. Bērnu nodaļā ir bez vecāku apgādības palikuši bērniņi, vecumā no 2 gadi līdz 18 gadi. Katra ģimene, kura centrā ievieto savu piederīgo, nākot ciemos un apmeklējot to ar katru reizi gūst arvien lielāku sirdsmieru un var turpināt savas ikdienas darba gaitas, jo viņu piederīgais šeit tiek ne tikai pienācīgi aprūpēts, bet arī mīlēts. Veco ļaužu nodaļā klientiem tiek piedāvātas istabiņas, un klients var dzīvot gan vienvietīgā, gan divvietīgā, gan trīsvietīgos numuriņos. Pilnībā tiek nodrošināts gan ar ēdināšanu, gan ar apģērbu, gan ar visu nepieciešamo higienas precēm, ar medikamentiem. Mums centrā darbojās arī medmāsas, ir piesaistīts arī ārsts. Tā kā, principā, pilnībā nodrošinām gan ar aprūpi, gan arī šo medicīnisko palīdzību. Un nepieciešamības gadījumā vedam arī uz Dobeli, uz Jelgavu, uz Rīgu pie speciālistiem ar savu transportu, un tas papildus klientam neko nemaksā. Sociālās aprūpes centrā Tērvete cilvēkiem ir iespēja nonākt divos veidos. Vai nu ģimenes locekli ievieto pats piederīgais, vai arī ar pašvaldības starpniecību, bet tas attiecas uz visiem vientuļajiem cilvēkiem. Un šajos gadījumos visas saistības uzņemas konkrētās personas pašvaldība.